mēs aptversim visu naudas kompensācijas saņemšanas procesu, gan sākot no pieteikšanās un nepieciešamajiem dokumentiem, gan to, kādi ir atbalsta piešķiršanas kritēriji. Tāpat izskaidrosim, kā notiek līguma slēgšana, kā tiek veikts maksājums un kā arī tiek nodrošināti kontroles pasākumi. Pieskarsimies arī jautājumiem, vai un kādas ir iespējas veikt izmaiņas līgumā, un kopumā centīsimies sniegt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par šo procesu, lai būtu saprotams gan pieteikšanās ceļš, gan kompensācijas saņēmēju turpmākās saistības. Šajā slaidā ir ļoti daudz informācijas, bet es te ilgi nekavēšos. Es tikai gribēju iedot nelielu kontekstu par galvenajiem datiem veselības nozarē un tā skaitā cilvēku resursu situāciju, kas parāda tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras Latvija. Tā ir paudžu nomaiņa nozarē, arī publiskais finansējums. Šeit mēs redzam, kāds tas ir salīdzinājumā ar citām valstīm. Un te arī varam redzēt par studiju absolventiem statistiku. Lai risinātu šos dažādos izaicinājumus, Veselības ministrijā ir tāds dokuments cilvēku resursu attīstības stratēģija. Tā ir arī publicēta ministrijas mājaslapā, un to var ik viens arī izlasīt. Un šis kompensāciju piešķiršana ir tikai viens no pasākumiem, ko ietver šī cilvēka resursu stratēģija. Un kopumā šai stratēģijai ir 3 virzieni, kas šeit arī ir izcelti. Tos jūs redzat šeit apakšā uzrakstītas: cilvēku resursu plānošana un finansēšanu, izglītības saturs, darba vide un atalgojums. Ir svarīgi norādīt, ka kompensācijas netiek piešķirtas nejauši, ka tās balstās datos par vajadzībām slimnīcās, zobārstniecībā, ģimenes ārsta praksēs, kā arī veselības sistēmai svarīgās iestādēs, kā NMPD, Valsts asins donoru centrs un TMEC, Tiesu medicīnas un ekspertīzes centrs. Un šīs arī ir tās darba vietas, par kurām kompensācija tiek piešķirta. No slimnīcām mēs saņemam informāciju par nepieciešamo personālu, kad viņi to ieraksta tādā īpašā sistēmā, saīsinājumā to sauc par SAIRIS. No Nacionālā veselības dienesta tiek saņemta informācija par nepieciešamajiem ģimenes ārstiem un viņu komandām, ja primāro aprūpi veselības visā Latvijā kopumā. Būtiska ir arī zobārstniecība, īpaši šo pakalpojumu pieejamība reģionos un gaidīšanas rindu garums. Arī šie dati par zobārstniecību nāk no Nacionālā veselības dienesta. Un kopsavilkot, tātad šis atbalsts tiek maksāts par vakancēm un neizstrādātām slodzēm, ko ir pieteikušas slimnīcas, kas ir primārajā veselības aprūpē, un vairākās sistēmai svarīgās iestādēs, ko jūs šeit redzat arī nosauktas. Apkopojot šo saņemto informāciju no ārstniecības iestādēm un arī Nacionālā veselības dienesta, ir izveidots saraksts ar tām profesijām un specialitātēm, kas var šai naudas kompensācijai pieteikties. Šis saraksts var nedaudz pamainīties atkarībā no iestāžu iesniegtās informācijas par vajadzībām. Piemēram, var nākt arī klāt kaut kas jauns. Un šeit tabulā jūs redzat arī to kompensācijas apmēru, kas atšķiras no profesijas un kvalifikācijas. Šeit aicinu arī uzmanību pievērst, ka daļai no profesijām ir obligāta certifikācija, kas būs būtiski iesniedzot pieteikumu. Tagad es ceru, ka jūs esat atraduši savu profesiju un uzzinājuši arī, uz kādu kompensāciju jūs varēsiet pieteikties, ja izlemsiet. Jāpiemina, ka šī summa netiek aplikta ar nodokļiem. Tieši tik daudz atbalstā jūs arī saņemsiet, ja strādāsiet valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā un izpildīsies visi šī projekta ietvaros izvirzītie kritēriji. Tātad un atbalstu, kā jūs redzat, var saņemt fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, mākslas terapeiti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, zobu higiēnisti, zobārsta asistents, māsu palīgi. Šo visu informāciju par projektu un par pieteikšanās iespējām var izlasīt vienu vietu. Projektam ir izveidota mājaslapa, un tās nosaukums ir tālākizglītība.lv.
Runājot par pieteikšanos, un to jūs redzēsiet arī šajā mājaslapā, jāņem vērā, ka pieteikuma veidlapas atšķiras. Piemēram, ārstniecības personām, kas piesakās darbam slimnīcās, ir viena veidlapa, ārstiem ir cita. Savukārt tiem, kas strādās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, valsts asins donoru centrā vai tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, ir cita pieteikuma veidlapa. Vēl jūs tur redzēsiet, ka ir atsevišķa veidlapa ģimenes ārstiem pensijas vecumā. Arī viņi šī projekta ietvaros var saņemt atbalstu, lai veicinātu ģimenes ārstu paudžu nomaiņu. Bet pie tā es tad sīkāk šajā auditorijā nepakavēšos. Galvenie nosacījumi. Tā kā kompensācija ir paredzēta speciālistu piesaistei un vakānto darba vietu aizpildīšanai, tāpēc viens no pamatnosacījumiem ir tāds, ka pretendents 26. gada 1. janvārī un tieši šajā vienā dienā vēl jau nav strādājis kādā atbalstāmajā iestādē, atbalstāmajā specialitātē. Tas ir kā atskaites punkts tam, lai piesaistītu nepieciešamos speciālistus no ārpuses. Un tātad tie var būt gan jaunie speciālisti kā jūs, gan arī tie, kas, piemēram, vēlas atgriezties profesijā un strādāt medicīnas jomā. Līdzīgs princips attiecas uz ģimenes ārstiem. Un šeit es varbūt varu tikai saistībā ar ģimenes ārstiem pieminēt to, ka tā arī ir viena no darba vietām šīs ģimenes ārsta prakses kā māsām un ārsta palīgiem. Un papildus dažiem, kā jau minēju iepriekš, dažām specialitātēm ir nepieciešama certifikācija, un te jūs redzat arī ir iekavās ielikts, bet tas bija arī iepriekšējā tabulā, kam tad ir nepieciešama certifikācija un kam nav. Tam jūs lūdzu pievērsiet uzmanību. Tālāk, tātad pretendentam ir jābūt reģistrētam ārstniecības personu reģistrā, ko pārbaudīs mani kolēģi, saņemot jūsu pieteikumu. Darba līgumam ir jābūt noslēgtam vismaz uz 3 gadiem pilnā slodzē par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, un uz 3 gadiem tas parasti nozīmē darba līgumu, kas nav terminēts. Ar nepieciešamo ārstniecības iestādes apstiprinājumu ir jāsaprot tas, ka pieteikuma veidlapā būs obligāti jābūt arī darba devēja parakstam. Un vēl te, kā mēs redzam, par ko tiek uzskatīta pilna slodze zobārstniecībā, tās ir 800 pieņemšanas gadā, neatkarīgi no nostrādāto stundu apjoma. Tā, šeit ir slaids par pensijas vecumu ģimenes ārstiem. Jā, tam es šeit pārlekšu pāri. Dokumentu kopums, kas ir jāiesniedz. Pirmkārt ir jāiesniedz aizpildīts pretendenta pieteikums, kas ir jāaizpilda datorrakstā un jāparaksta. Var parakstīt gan ar roku vai ar drošu elektronisko parakstu. Un kā jau minēju, šajā pieteikumā būs arī darba devēja paraksta opcija un tas darba devēja paraksts būs nepieciešams. Otrakārt ir jāiesniedz darba līguma kopija, lai projekta nodaļa varētu pārliecināties par pilnu slodzi un to, ka jūs strādāsiet valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Ir būtiskas tikai šīs 2 lietas, tāpēc, ja ir kaut kāda informācija, ko jūs līgumā gribat aizkrāsot, noslēpt vai aizkrāsot, to arī var izdarīt. Pieteikums un darba līguma kopija ir jāiesniedz veselības ministrijā, un to var izdarīt vairākos veidos. Ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, tad tos nosūta uz e-pastu. Savukārt, ja dokumenti ir parakstīti ar roku, tad tos nosūta ierakstītā vēstulē veselības ministrijai Brīvības ielā 72 Rīgā, un indeks ir 1011. Vai arī tos var ienest veselības ministrijas ēkā un atstāt un nodot tieši, ja ir parakstīti ar roku. Tātad var iesniegt arī klātienē, ja nu ir tāda situācija. Tad, kad veselības ministrija saņem pieteikumu, tas tiek reģistrēts un tiek veikta informācijas pārbaude gan par iesniegtajiem dokumentiem, gan par atbilstību nosacījumiem. Tālāk pieteikumu izskata darba grupa,
kas pieņem arī gala lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu informācija tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu, un, ja lēmums ir pozitīvs, tad tiek gatavots kompensācijas līgums. Runājot par termiņiem, pieteikuma izskatīšana var aizņemt 4 mēnešus, diezgan garu periodu, bet tas ir saistīts ar to, ka pieteikumu šajā projektā ir ļoti daudz. Savukārt pēc līguma noslēgšanas kompensācija tiek izmaksāta vienā maksājumā, 1 mēneša laikā, un kā jau minēju iepriekš, tā summa, ko jūs redzējāt tabulā, tāda arī ir kompensācijas lielums, jo kompensācija netiek aplikta ar nodokļiem. Mazliet par pašiem kompensācijas līgumiem. Šeit ir rakstīts 3-pusēji kompensācijas līgumu, un ar to ir jāsaprot, ka līgumā vajadzēs 3 parakstus. To parakstīs Veselības ministrija no savas puses, to parakstīs kompensācijas saņēmējs, un to parakstīs jūsu darba vieta. Un šos kompensācijas līgumus tie ir parakstāmi tikai ar elektronisko parakstu, tā kā te ar roku vairs neko nevarēs parakstīt. Divpusējie līgumi tie attiecas uz ģimenes ārstiem, un vēl es gribu teikt, ka šis projekts nav jauns, mums bija arī, viņš ir jau senāks, vēl bija iepriekšējais projekts ar nedaudz citiem nosacījumiem. Tādējādi ārstniecības iestādes par to jau zina, un personāla nodaļas par to zina, un cerams, ka informē arī jaunos darbiniekus, un tāpat diezgan daudzās iestādēs jau ir sava šī projekta kontaktpersona. No ārstniecības iestādēm mēs prasīsim, lai vienreiz gadā tiek apliecināta kompensācijas saņēmēja pilnas slodzes izstrāde. Tas būs rakstīts kompensācijas līgumā, un, kā jau teicu, ārstniecības iestādēm šis projekts nav svešs, tā kā šeit nevajadzētu būt kaut kādām lielām nesaprašanām un aizķeršanām saistībā ar kontrolas pasākumiem. Kādas ir kompensācijas saņēmēja saistības un pienākumi? Pirmkārt, šī kompensācija tiek piešķirta ar konkrētu mērķi par darbu vienā noteiktā ārstniecības iestādē, un šīs saistības ir jāuzņemas uz 3 gadiem. Tas būs rakstīts arī kompensācijas līgumā. Bet tā kā dzīvē situācijas var būt dažādas, ir paredzēta iespēja arī mainīt darba vietu, taču katrs no šiem gadījumiem tiks individuāli izvērtēts un tiks ņemts vērā skaidrojums par iemesliem, un tad lēmumu pieņems darba grupa. Īpaši noteikumos par kompensāciju piešķiršanu ir atruna par izņēmumu gadījumiem, darba vietas maiņām, ka tas tiek atbalstīts, un tas ir gadījumos, ja tas ir saistīts ar valsts interesēm vai valsts drošības jautājumiem, tad ir iespējams iesniegt pieteikumu par darba vietas maiņu vai līguma pagarināšanu. Mēs cenšamies būt elastīgi, bet vienlaikus saistības kompensācijas līgumā tiek arī diezgan skaidri noteiktas. Un noslēguma slaidā par pieteikšanās termiņiem. Pretendenta pieteikumus ir plānots pieņemt līdz 29. gada beigām, taču esam tieši atkarīgi no ārstniecības personu intereses un pieteikumu skaita un arī pieejamiem līdzekļiem. Taču, ja būs kaut kādas citas izmaiņas šajā termiņā nekā šeit rakstīts, par to tiks sniegta publiska informācija gan ārstniecības iestādēm, gan arī Veselības ministrijas oficiālajās vietnēs. Ja jums rodas kādi jautājumi vai nepieciešami papildu skaidrojumi, šajā projekta mājaslapā tālākizglītība.lv kontaktu sadaļā jūs atradīsiet tos cilvēku vārdus, kas strādā ar šo projektu un viņu tiešos telefonus, lai nav jāzvana uz Veselības ministrijas centrālo tālruni un arī daļai ietaupīt jūsu laiku. Kopējais finansējums kompensācijai ir 15,3 miljoni, summa diezgan apjomīga, bet tas ir uz vairākiem gadiem. Un šeit jūs redzat arī galvenās darba vietas, slimnīcas, NMPD, Valsts asinsdonoru centrs un Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs un primārā veselības aprūpe.
Tas būtu īsumā viss. Liels paldies, ka noklausījāties. Ja jums ir kāds jautājums, droši ierakstiet čatā. Ja nav, tad tā paskatīsimies. Tā, jautājums. Ja students strādā vai nevar pieteikties vēl studiju procesā? Anete, varbūt tu vari pieslēgties un atbildēt. Jā, labdien! Es esmu Anete Milgrebeņkova, projekta nodaļas vadītāja. Un atbildot uz uzdoto jautājumu, var teikt, ka kompensācijai var pieteikties tikai ārstniecības personas, kuras tad ir jau pabeigušas studijas. Respektīvi certificētā ārsti pēc certifikāta iegūšanas, māsas pēc atbilstošas izglītības iegūšanas un diplomu saņemšanas, tad, kad mēs to varam pārbaudīt veselības inspekcijas uzturētajā reģistrā. Tas pats attiecās uz arī visām pārējām specialitātēm. Attiecīgi, ja mūsu pamatnosacījumos ir noteikts, kad ir jābūt certificētiem, tad tikai pēc certifikāta iegūšanas un nekā savādāk. Ko darīt situācijā, ja klīnikai NVD kvotas ir mazākas nekā pilna slodze? Vai tur ir kādas iespējas vienas ārstniecības iestādes ietvaros, piemēram? Vai ir jāmeklē tāda darba vieta, kur ir pilna slodze? Mūsu projekta nosacījumi pasaka, kad ir jāstrādā pilnā slodzē valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Kvotas pieļauj, ka šobrīd runa par zobārstiem vai zobārstniecībā strādājošiem, tiem varētu pietrūkt kvotas. Un tad ir jāskatās, kur ārstniecības iestādē ir gana kvotas. Tas ir 800, lai nodrošinātu 800 pieņemšanas gada laikā. Tā tad ir vai nu jāskatās, lai viens speciālists sniedz tos pakalpojumus valsts apmaksātos iestādes ietvaros, nesadalot to uz vairākiem speciālistiem, vai nu tad ir jāmeklē cita iestāde. Tur bija arī, varbūt, es pamanīju, ka bija arī jautājums, vai to var dažādās nodaļās izstrādāt, vai tas ir risinājums, vai tas nav, tā nebūtu atbildē, vai? Dažādas nodaļas droši vien, ka kvotas nerisinās, bet katrā ziņā vienas ārstniecības ietvaros var strādāt dažādās nodaļās. Obligāts nosacījums, lai vienas pilnas slodzes apmērā tiktu sniegti tikai valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Viss tas, kas iet virs vienas slodzes, papildus stundas, virsstundas vai vēl kā savādāk, to droši var sniegt arī kā maksas pakalpojums vai kā citādi, bet mēs uzraugam tieši vienu slodzi. Vai projekts plānots arī 27. gadā? Kā jau Barbara minēja, projektu plānots īstenot līdz 29. gada nogalei, 31. decembrim par izmaiņām iespējamām. Mēs noteikti ziņosim. Katrā ziņā šobrīd pēc finansējuma apguves izskatās, ka varētu būt pietiekams finansējums, bet atkal mēs atgriežamies pie tā, ka tas atkarīgs lielā apmērā ir no pretendentu aktivitātes, cik daudzi ieteiksies kompensācijām. Jo šobrīd, jāsaka, Barbara minēja, ka mums ir projektā piešķirtais finansējums mazliet vairāk par 15 miljoniem, tad šobrīd mēs esam tieši pusē. Ja izpildās, piedod? Jā, ir apmēram, sanāk 8 miljoni šobrīd jau ir piešķirti. Tātad iespēja ir. Ja izpildās visi priekšnoteikumi, vai pastāv iespēja, ka pieteikums netiek apstiprināts? Ja jā, tad kādos gadījumos? Lai pieteiktos un saņemtu kompensāciju, tad primāri ir specialitātei, kurā jūs piesakaties, un ārstniecības iestādē ir jābūt norādītājiem cilvēku resursu piesaistes plānā spēkā esošajā redakcijā. Dienā, kad jūs iesniedzāt to pieteikumu, ir jābūt neaizpildītai slodzei. Bet šeit ir būtiski saprast, kad, ja, piemēram, iesniedz vienas iestādes vairāki māsu palīgi, tad mēs viņus reģistrējam to saņemšanas kārtībā un attiecīgi arī piešķiram kompensācijas. Nākamais ir tātad nodarbinātība specialitātē profesijā šī gada 1. janvārī. Ja jūs neesat strādājis, tad jūs atbilstat šim nosacījumam. Savukārt pārējie nosacījumi ir darba līgumi. Darba līgums noslēgts par atbalstāmo specialitāti, par pilnu slodzi
vismaz uz laiku, kas atbilst kompensācijas līguma saistību izpildē, tas ir 3,5 gadi, sanāk 3 gadi pilni. No pieteikuma iesniegšanas dienas tie varētu būt 3,5 gadi. Ja darba līgumā ir noteikts nenoteikts laiks, šis kritērijs uzskatāms par atbilstošu izpildītu. Citu argumentu pagaidām man nav, ja vienīgais ir jāņem vērā, ka tuvoties projekta noslēgumam varētu nepietikt finansējums. Tad gan izpildot visus nosacījumus, mēs nevaram piešķirt vairāk kompensācijas, kā mums ir piešķirtais finansējums. Vai ir vecuma ierobežojumi, lai pieteiktos? Vecuma ierobežojumi nav, bet ir jāņem vērā, ka jums ir jābūt spējīgiem arī cienījamā vecumā pildīt 3 gadus no kompensācijas līguma noslēgšanas savas uzņemtās saistības, jo, diemžēl, projekts un veselības ministrija nevar atlaist, nav tādu opciju, kā atlaist piešķirto kompensāciju un nepieprasīt to, jo to uzraudzība ir strikti noteikti ministra kabineta noteikumos, kā arī kārtība, kā mēs to atgūstam, ir skaidri pateikti. Tāpat arī tas tiek norādīts kompensācijas līgumā. Līdz ar to pašiem kritiski ir jāizvērtē, vai jūs spēsiet tajā profesijā 3 gadus nostrādāt, vai nebūs kaut kāda ārēja apstākļi. Un šeit ir jāsaka, ka pieredze rāda, ka darba traumas, darba kaut tie veselības apsvērumu dēļ, kad jūs nevarat pildīt savus darba pienākumus, nav par iemeslu, lai neatmaksātu kompensāciju. Jebkurā gadījumā tiek pieņemts lēmums par kompensācijas atmaksu. Tiklīdz tiek pārtrauktas darba attiecības vai netiek izpildīti nosacījumi, proti pilnas slodzes neizstrāde pārsniedz 3 mēnešu normu. Ja es strādāju kā asistents 26. gada 1. janvārī šajā datumā, kas ir svarīgs, bet uz kompensāciju pieteikšos kā māsa, vai tas atbildīs nosacījumiem? Medicīnas asistents projekta izpratnē nav atbalstāmā profesija. Līdz ar to, iegūstot māsas izglītību, nokārtojot reģistru, jūs varat pieteikties kā māsa un izpildīt kritēriju par nodarbinātību, kad neesat bijusi nodarbināta kā māsa 26. gada 1. janvārī. Jā, papildinot Aneti, laikam nevar šajā datumā nevar strādāt nevienā no šīm atbalstāmajām profesijām, kas bija tajā slaidā. Tā? Tā tas sanāk? Īsti nē, bet jo par atbalstāmo profesiju specialitāti ir uzskatām tā profesija specialitāte, kurā mēs piesakamies, kura ir norādīta pretendenta pieteikumā. Tātad, ja ir māsa, tad nav strādājusi kā māsa. Tā, jautājums par certifikāciju, bet tas ir diezgan skaidri pateikts, kam tas ir nepieciešams šī projekta ietveros. Vai var strādāt vienas slimnīcas ietveros pusslodzi vienā nodaļā un pusslodzi otrā nodaļā? Citā nodaļā? Jā, vienas ārstniecības iestādes ietveros var strādāt dažādās nodaļās, bet, kā minēju, ir jābūt valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem vienas slodzes ietveros. Jo tas ir ārstniecības iestādes iekšējais jautājums, un kā viņi risina un plāno savus funkciju nodrošināšanu, līdz ar to starp nodaļām droši var savākt to vienu slodzi. Jā, Dace, lūdzu, tu papildināsi. Labdien, Dace Roga, Veselības ministrijas nozars cilvēku resursu attīstības nodaļu pārstāvu. Es vēlos atgriezties pie iepriekš izskanējušās Māras jautājuma. Mēs nevaram pieteikties, jo certifikācija tikai pēc gada. Es lūdzu, Māra, nedaudz precizējiet, ierakstiet kaut vai čatā precizējiet šo informāciju, vai jūs šobrīd vēl mācaties un jums nav iegūts diploms, un jums būs diploms pēc gada, un tad arī būs certifikācija, vai jūs esat šobrīd ieguvusi diplomu, un jums no diploma iegūšanas brīža ir jāgaida šis gads uz certifikāciju. Ja ir šis otrais gadījums, tad es aicinātu par šo te gadījumu uzrakstīt e-pastu uz Veselības ministrijas oficiālo e-pastu adresi. Jo tādam nevajadzētu vairs gadījumam
Paldies, Māri. Vai nu jūs šeit pat čatā uzrakstat to precizējumu? Jā, iegūsiet jūnijā. Par vecmātēm certifikācija jautājums. ir pēc gada maijā. Labi, paldies. Es noprecizēšu šo situāciju asociācijā, kāpēc ir šāda te tāda pauze. Paldies, tas man bija ļoti vērtīgi, lai saprastu. Jūs varētu. Varbūt vienalga jūs varat arī uzrakstīt, arī neskatoties uz šo situāciju, varat uzrakstīt to e-pastu uz veselības ministrijas, lai es varu jums arī pēc tam sazināties un ar jums komunicēt. Paldies, Māra. Kā ir ar prombūtnēm un slimošanu? Visas darba likumā noteiktās attaisnotās prombūtnes, ikgadēja atvaļinājuma, bērnu kopšana, ilgstošās prombūtnes ir iekļaujami kompensācijas līguma darbības laikā. Jā, arī vēl viens jautājums. Ja iet bērnu kopšanas atvaļinājumā un dekrētā, kas notiek ar līgumu, ja jums paliek spēkā līgums ar ārstniecības iestādi, jūs esat darbā, viss saskaņā ar darba likumu, šis viss laiks skaitās kompensācijas termiņa ietvaros. Tur nav nekādi citi noteikumi, kā darba likumā rakstīti. Vai skaitīsies, ka es esmu strādājis kā ārsta palīgs, bet paralēli certificējies? Vai strādāt varēs tikai pēc certifikāta iegūšanas, ja atbilstu šim nosacījumam? Tā. Runa par to, ja es pareizi saprotu, ja ka jums ir svarīgs tas, vai jūs tajā 26. gada 1. janvārī neesat strādājis. Anita, varbūt tu varētu paskatīties Anželikas jautājumu. Es tieši Laikam jautājums, to dara. Vai... Šobrīd jau strādā, bet nav šī certifikācija, bet te būs laikam svarīgs. Jā, es atbildēšu tā. Tātad mēs pārbaudām nodarbinātību, ja mēs runājam par certificētajām specialitātēm, tad mēs pārbaudām nodarbinātību konkrēti certificētajā specialitātē. Tātad, ja jūs 1. janvārī strādājāt kā ārsta palīgs un veselības inspekcijā jums nav bijis reģistrs par certifikāciju, tad jūs atbilstat kompensācijas saņemšanas nosacījumiem, bet tad, kad jūs būsiet saņēmuši certifikātu specialitātē, kā ārsta palīgs. Tātad pieteikumus iesniedzam tikai pēc tam, kad ir iegūts certifikāts specialitātē. Jā, paldies visiem jautājumu uzdevējiem. Šī prezentācija tiks ievietota arī projektu mājaslapā, un tālāk izglītība.lv jūs arī atradīsiet Anetes un citu projektu nodaļas kolēģu tiešos telefonus. Tur vienmēr varat piezvanīt un uzdot vēl kādu konkrētāku jautājumu. Tā, paldies visiem, tad šodien arī lieki nekavēsimies, un tomēr vēl kāds jautājums iekrita. Ja šo 3 gadu laikā es aizēju no darba, vai man nebūs jāatmaksā piešķirtie līdzekļi? Obligāti būs atbilstoši kompensācijas līguma nosacījumiem. Jums ir pienākums strādāt 3 gadus pilnā slodzē valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā noteiktajā ārstniecības iestādē un specialitātē profesijā, par kuru darbu ir piešķirta kompensācija. Ja darba attiecības tiek izbeigtas, tad proporcionāli nenostrādātajam laikam kompensācija ir jāatmaksā. Vēl es vēlos vērst uzmanību, lai visiem saulēcīgi tas ir zināms, ka kompensācija proporcionāli neatmaksājot ir jāatmaksā 30 dienu laikā no lēmuma par kompensācijas līguma izbeigšanas dienu, lai nebūtu pārsteigumi, ka tās summas ir jāatgriež vienā maksājumā un nevar dalīt. Kādā veidā var aplūkot aktuālās darba vietas? Aktuālās darba vietas droši vien, kad NVA publikācijā, tur, kur attiecīgi ārstniecības iestādes izsludina konkursus par brīvajām vietām, un ir jāskata tad kopā arī ar cilvēku resursu piesaistes plānu. Tomēr jāvērš uzmanību, ka šis dokuments tiek atjaunots vismaz 2-3 reizes gadā kalendārijā. Tas ir atkarīgs, cik mums raiti ievirzās datu atjaunošana ar ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu vienotu pieeju un izpratni datu ievadīšanai.
tie divas galvenās vietas, kur jūs korelējot varat saprast, vai varētu saņemt kompensāciju vai ne. Jā, kā jau es teicu, bet varbūt pateikšu vēlreiz, ja jūs atvērtu, esat pie datora vai telefonā, varat atvērt uzreiz tagad tālāk izglītība.lv kompensāciju sadaļu. Tur būs tāds plāns iestādes, un šo dokumentu jūs atverot varēsiet redzēt gan ārstniecības iestādes, un tam pretī būs pieteiktās brīvās vakances, profesijas un specialitātes, jo te bija konkrēti jautājums par mākslas terapeitiem, un tas tajā plānā arī parādīsies. Kā to būtu visvieglāk atrast, varbūt ir kāds ieteikums pēc meklētāja droši vien. Tad vēl es gribētu, Barbara, mazliet papildināt, ka tajā cilvēku resursu piesaistes plānā apakšā izklāja lapās ir nodalītas stacionārās ārstniecības iestādes, funkcionālie speciālisti, kur tad arī ir ietverti mākslas terapeiti atsevišķi. Tur ir fizioterapeiti, ergoterapeiti un mākslas terapeiti. Tur mazliet jāpapēta, bet viņi ir atsevišķi no stacionāriem. Tāpat arī ģimenes ārstiem un zobārstniecību gaidīšanas rindas. Viņi katrs savā izklājlapā. Jā, ir Excel tabula, kuru jāpāršķir uz nākamo lapu. Tur lejā būs tādas iespējas. Tā, ja tiek mainīta darba vieta, saglabājot visus nosacījumus, taisa jaunu līgumu vai tiek pielāgots esošais, ja maina darba vietu un tas tiek atbalstīts. Laikam tāds ir jautājums. Jā, esat ļoti uzmanīgi, vēršu uzmanīgi patiešām, jo šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums visai strikti nosaka gadījumus, kad mēs varam atbalstīt darba vietu maiņas. Tās varētu būt iestāžu funkciju pārmaiņas, pārdales vai vēl kaut kāda ar to saistītas, bet katrā ziņā tas apstākļis, ka jums ir tālu jābrauc uz darbu vai es nezināju, ka mums būs tik grūti, katrā ziņā nebūs par iemeslu vai par pietiekamu argumentu, lai mēs pieļautu darba vietu maiņu. Jauni kompensācija līguma netiek slēgti, tiek veikti grozījumi kompensācija līgumā. Izvērtējot visus apstākļus un pastāv iespēja arī, ka kompensācijas līguma darbības termiņš tiek pagarināts. Tas ir katrā individuālā gadījumā, tiek visi apstākļi salikti kopā, visi argumenti analizēti un pēc tam pieņemt lēmumu. Vai tas visu laiku ir jāuztur 3 gadu laikā termiņā? Ja 3 kompensācijas līguma darbības laikā beidzās certifikāts, tad jūs nevarat veikt funkcijas atbilstoši kompensācijas līguma nosacījumiem. Līdz ar to laika periodā, kad jums nav spēkā esošs certifikāts, jums netiek uzskaitīta kā pilnas slodzes izstrāde. Un tātad tas ir viens no argumentiem, iemesliem, kuru dēļ Veselības ministrija pētot un analizēja kompensācijas līguma saistību izpildi, sadarbībā ar ārstniecības iestādi visnotaļ var pieņemt lēmumu par kompensācijas līguma izbeigšanu pirms termiņa un kompensācijas atmaksu. Jā, liels paldies, Anete, paldies arī Dacei un visiem jautājumu uzdevējiem. Tad atceramies par projekta mājaslapas nosaukumu, droši tur visu pētām, tur varēs atrast arī šo prezentāciju un visus kolēģu kontaktus tālākiem jautājumiem. Teikšu paldies par uzmanību un visu to labāko visiem!